Es esmu Reinis Grūnvalds, un šis ir 4. mājasdarbs teotrafika teorijā par datu pakešu analīzi ar TCP dump, izmantojot WinDump un Wireshark. Tad šī darba uzdevums ir analizēt datu paketes ar TCP dump, izmantojot WinDump un Wireshark. Tātad, lai to izdarītu, vispirms uz skaļošanas mašīnas jāuzstāda WinDump un Wireshark. Tas ir izdarīts. Pēc tam jāpalaiž termināls ar administratoru tiesībām. Tas ir izdarīts. Pēc tam aizējām uz to mapu, kur mums stāv izpildāmais fails WinDump. Arī tas ir izdarīts. Pēc tam ar WinDump palīdzību nosakām network adapteru ar sekojušu komandu. Redzam, ka mums 3 adapteri. Un pēc tam ar sekojušu šīnas palīdzību no konkrēta adaptera savācam paketes un ierakstam tās failā šādā tā. Ierakstam. Nu, redzam, ka WinDump klausās trešo adapteru un savāc noteikti skaita paketes. Nu, mēs varam arī apstādināt programmu. Tāpat redzam 31 paketi savāk. Tālāk ar Wireshark atveram šo te failu, kurā saglabāt noķertās paketes. Pēc tam varēsim tas analizēt. Tad mums fails. Nu, lūk. Šeit ir mūsu paketes. Tad redzam. Un šeit mēs varam redzēt gan laiku, kad tās ir gan no kurienes sūtītas, gan uz kurienu. Kāds protokols, redzam TCP, UDP, SSDP, gan paketes garumu, gan informāciju, un uzspiežot to redzam, bet ļoti sīk mēs varam bitos jau apskatīt informāciju. Nu jā, tas īsumā arī viss.